Es atgriezos no Austrālijas. Es tur pavadīju apmēram 3 nedēļas. Austrālijas mājas asociācijas aicinājums lūdza mani nolasīt lekciju. Un es devos tur. Kameras operators 1. Numurs labi parunāja. Tas, ko es teicu, ir tas, ka mūsu tiešā pārdošana patiesībā tiek uzskatīta par lielu biznesu, bet es tā nedomāju. Mēs, tīkla mārketinga nozares cilvēki, tiklīdz atveram muti, sakām, ka šis tīkla mārketings ir liels bizness, un jūs iespējams esat to dzirdējuši. Protams, no personīgā viedokļa, ja kāda persona bez īpašām zināšanām un kapitāla var nopelnīt 50 miljonus vai pat 100 miljonus mēnesī, tad tas noteikti ir liels bizness. Tomēr, raugoties uz nozari kopumā, vai mēs tiešām esam tik liels bizness? Tīkla mārketings sākās pirms 60 gadiem, bet pēc tam radās Walmart, kas būdams tajā pašā izplatīšanas nozarē pārsniedz 500 triljonus. Tāpat arī pēc ilga laika radušās tādas kompānijas kā Alibaba un Amazon, kuru vērtība pārsniedz 200 triljonus. Tad kāpēc, ja viena kompānija nopelna 100 triljonu, mūsu tīkla mārketinga jomā vislielākā kompānija gadā nopelna tikai 10 triljonus? Tādējādi mēs jautājam, kāpēc vēl joprojām tiek runāts par to kā par lielu biznesu? Es ierosināju, ka mēs iekšēji padomājam par to, kāpēc, neskatoties uz to, ka mēs sākām agrāk, mēs esam ievērojami atpalikuši no citiem izplatītājiem. Es uzskatu, ka iemesls, kāpēc mūsu tīkla mārketinga bizness nav tik liels kā citi izplatīšanas kanāli, ir saistīts ar mūsu tīkla mārketinga īpatnībām. Šīs īpatnības dēļ, kad cilvēki var saņemt komisijas, viņi dažreiz pērk. Pat tad, ja cenas ir augstākas un tāpēc, ka tas tiek pārdots, viņi īpaši neuztraucas par cenu konkurētspēju, kas ir vispārējā atmosfēra mūsu nozarē. Tāpēc mums ir jāmaina šī atmosfēra. Paldies! Tā kā tas ir tas pats izplatīšanas kanāls, patērētāji, protams, meklēs lētākas vietas, ja kvalitāte ir vienāda. Tāpēc līdz šim tīkla mārketinga pārdošanas apjomi ir saglabājušies, jo patērētāji patiešām ir iegādājušies produktus, vai arī tāpēc, ka dalībnieki saņem atlīdzību, un, lai gan šobrīd tas var būt nedaudz dārgi un varbūt pat nedaudz zaudē, viņi cer, ka nākotnē saņems atlīdzību un varēs to atgūt. Tas ir, kā to varētu uzskatīt par ieguldījumu. Tomēr, runājot par ieguldījumiem, ir jāņem vērā, ka ieguldījums var nest peļņu, kas pārsniedz ieguldījumu, vai arī ieguldītie līdzekļi var tikt pilnībā zaudēti. Salīdzinoši daudz cilvēku iegulda, lai nopirktu iespējas pelnīt naudu. Ir pat cilvēki, kuri iegādājoties to, patiešām nopelna naudu. Tomēr, vai nav tā, ka šajā nozarē ir daudz vairāk cilvēku, kuri sāk strādāt, cerot nopelnīt naudu, bet beigās cieš zaudējumus? Tur bija apmēram 200 cilvēku, kas bija Austrālijas tiešās pārdošanas asociācijas vadītāji un tiešās pārdošanas uzņēmumu izpilddirektori un vadītāji. Tāpēc mēs, būdami kopā, runājām atklāti un godīgi. Es uzskatu, ka mūsu tīkla mārketings un tiešā pārdošana nav jāuztver kā mazāk vērtīga salīdzinājumā ar citām izplatīšanas līnijām. Mums ir jākonkurē ar citiem izplatītājiem, piedāvājot atlaides un cenas, kā arī jākonkurē ar lielveikaliem kvalitātes ziņā, un, ja mēs varam godīgi uzvarēt, tad, ja pircējs uzskata, ka saņemtā prece ir daudz vērtīgāka par samaksāto naudu, tad pircējs gūst labumu no pirkuma brīža. Tas ir patērētāju labumu princips. Pamata princips darījumos ir tas, ka darījumi notiek saskaņā ar patērētāju labumu principu.
Cilvēki pērk preces, jo man ir izdevīgāk iegūt rehabilitāciju nekā naudu, bet uzņēmumi pārdod preces, jo viņiem ir izdevīgāk turēt naudu nekā rehabilitāciju. Tāpēc darījumi tiek veikti pamatojoties uz savstarpējā labuma principu. Tā ir minēts arī mārketinga mācību grāmatās, uzņēmēja darbības studijās. Tomēr šis tīkla mārketings, lai arī tas ir nedaudz dārgs, ir ievērojama priekšrocība. Jo tas ļauj pārdot produktus, taču tas ir kļuvis par vājumu. Tāpēc, ka mēs viegliprātīgi vadām uzņēmumus un viegliprātīgi nodarbojamies ar biznesu, daži cilvēki galu galā nopelna naudu, bet lielākā daļa cilvēku nesaņem peļņu un kļūst par upuriem. Tāpēc, kad cilvēki, kas ir aizgājuši, runā slikti par mūsu nozari, tas rada sociālo risku. Kas mūs vēl vairāk attur no darbības? Apsverot šo aspektu, ņemot vērā Atomī gadījumu, mēs redzam, ka iepirkuma attiecība pārsniedz 40%. Un piešķirot 35% komisiju, mēs joprojām varam gūt peļņu, jo pārvaldības un mārketinga izmaksas ir ļoti zemas. Mārketinga izmaksas ir apmēram 10%. No tā apmēram 3% ir kartes komisijas maksa. Apmēram 3% ir pašreizējās piegādes izmaksas. Kopā tas veido apmēram 6%. Tomēr mūsu uzņēmums tad nozīmē, ka mēs visu vadību veicam ar 4% un darbinieku algas ir iekļautas šajos 4%. Vai tad, rīkojot šādus pasākumus, mēs varam gūt peļņu, vai tas ir iespējams? Patiesībā šīs ir šādas izmaksas. Jūs piedalāties vienas dienas seminārā, nemaksājot ne santīma. Tad pat, ja iekļaujam tādas lietas kā telpu nomas maksa, ko uzņēmums pilnībā atbalsta, mēs seksim visu 4% robežās. Tomēr, raugoties uz uzņēmumiem, kas vāji pārvalda savu darbību un pārdod produktus par nedaudz augstākām cenām, jo biedri domā, ka pērkot produktus, viņi iegūst iespēju nopelnīt naudu, ir uzņēmumi, kuru mārketinga izmaksas pārsniedz 40%, vidēji pārsniedzot 25%. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi samazināt šīs izmaksas, lai patiešām atdotu to klientiem. Tāpēc, pat pirms saņemt atlīdzību iegādājoties preces, var gūt labumu. Tāpēc, kad nopirku zobu birsti, tā maksāja 990 vonus. Ja citur jāmaksā 2000 vonu, pērkot šīs zobu birstes, jāmaksā 3000 vai 4000 vonu, tās varam pirkt par 990 vonu, iegūstot peļņu uzreiz, kad tās iegādājamies un lietojam. Tātad, ja mēs attīstīsim patērētājiem centrētu mārketingu, kas sniedz labumu patērētājiem pat bez atlīdzības, kādas būs mūsu iespējas. Tiks runāts par to, ka tirgus varētu neierobežoti paplašināties, pārsniedzot 100 triljonu un sasniedzot 1000 triljonu. Cilvēki tur bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Nākotnē visā pasaulē tiešā pārdošana tirgus. Tagad būs tāds, kādu to veido Atomi, un uzņēmumi, kas sekos Atomi modelim, varēs izdzīvot un attīstīties, bet tie, kas to nedarīs, tiks izslēgti. Tāpēc es domāju, ka pienāks diena, kad Atomī vadīs pasaules tiešā pārdošanas tirgu. Es patiešām vēlējos, lai Atomī nevis vienatnē, bet kopā ar daudzām citām tiešās pārdošanas kompānijām attīstītos. Tāpēc pat aizņemtā laikā devos uz Austrāliju, lai informētu par mūsu patiesību un runātu par to, kā mēs varam kopā gūt panākumus. Es nerunāju tikai par Austrāliju, kad mūsu tiešās pārdošanas uzņēmumi pulcējās, Atomi piedāvāja dalīties ar savām zināšanām par to, kā tas gūst panākumus, kādās cenās Atomi pārdod un kā tiek tērēti līdzekļi, kāds ir pārdošanas apjoms uz vienu personu. Un mēs savienojām mūsu sistēmas, lai visu to parādītu. Mēs katru dienu rādījām pārdošanas datus un ņemot vērā, ka šeit ir tīkla mārketinga uzņēmumu vadītāji, viņi varēja spriest, vai šie dati patiešām atspoguļo patērētāju pārdošanu, vai arī tas ir tikai veids, kā nopirkt iespēju saņemt atlīdzību. Daudzi cilvēki uzskatīja, ka Atomi ir pieaugusi, tāpēc es gaidu, ka tiešās pārdošanas tirgū notiks revolūcija, un es uzskatu, ka revolūcijai ir jānotiek. Mūsu Atomi bizness
šobrīd virzās uz platformas biznesa modeli. Tagad Korejā platformas uzņēmumi veic cenu karus, piedāvājot milzīgas atlaides un iznīcinot citus uzņēmumus, lai iegūtu monopolu, un tad, kad viņi to izdarīs, viņi varēs paaugstināt cenas. Es uzskatu, ka Atomi izaugsme šajā situācijā ir brīnums. Jebkurā gadījumā, ja kāds uzņēmums izdzīvo šajā cenu karā, tas visticamāk paaugstinās cenas, lai sektu zaudējumus, un tad Atomi būs labākā pozīcijā. Jo mēs varam turpināt augt, pat ja mums nav relatīvi lielākas cenu konkurētspējas. Es skatos uz nākamo platformas biznesu. Kā jūs zināt, 1999. gadā es izveidoju iepirkšanās vietni inkorea.com, bet patiesībā es nesatikos ar lieliem investoriem, tāpēc tas neizdevās. Gandrīz vienlaicīgi uzsāktie Amazon un Alibaba ir izauguši par lieliem uzņēmumiem. Es neizturēju šo nāves ieleju un kļuvu par līķi, pēc tam devos uz īrēto dzīvokli. Ko es domāju, kamēr tur pavadīju 3 gadus? Vai es atkal domāju par šo platformas biznesu? Nekādā gadījumā. Laika gaitā viss mainās, un arī šim platformas biznesam kādā dienā būs jāsaskaras ar nākamās paaudzes biznesu. Tad kādi būs tā vājumi? Ja mēs izveidosim biznesu vai modeli, kas novērš šos vājumus, tas noteikti kļūs par nākamo platformas biznesu pēc esošā. Pēdējo 3 gadu laikā esmu domājis par šo iespēju tīkla mārketingā. Saskaņā ar principiem un likumiem tīkla mārketings noteikti var pārspēt platformas biznesu, taču pasaulē nav nevienas kompānijas, kas vadītu tīkla mārketingu saskaņā ar šiem principiem. Patiesībā, vai ir kāda tīkla mārketinga kompānija, kas uzvar cenu konkurencē visā pasaulē? Un vai ir kāda kompānija, kas var lepoties ar produktiem, kas nav zemāki par citiem? Kāpēc tīkla mārketinga kompānijās ir tik daudz produktu aprakstu? Galu galā, kāpēc šis produkts ir tik dārgs? Nav nevienas tīkla mārketinga kompānijas, kas varētu pārdot produktus bez daudzām skaidrojošām runām. Mēs, pārdodot 990 wonu produktu, nemaz tik daudz skaidrojums nesniedzam. Ja runājam par zobu pastu, kas maksā 990 wonu, tad cilvēki to vienkārši nopērk un lieto. Ja zobu pasta maksā 2,900 wonu, tad tur ir iekļauts viss, kas nepieciešams un nav sliktu sastāvdaļu, bet ir labi izstrādāta. Ja pamēģināsiet, sapratīsiet. Pat šādā apmērā visi to nopērk un lieto. Un, kad cilvēki to izmēģina, viņi ir apmierināti ar cenu un kvalitāti, tāpēc turpinās atkārtota iegāde. Tāpēc šāda kompānija varēja sastāvēt no 92% vienkāršu patērētāju. Es uzskatu, ka tādas kompānijas nav šajā tīkla mārketinga nozarē visā pasaulē. Bet šī pamata ideja ir tāda, ka patērētājs izmēģina produktu un iepazīstina to ar citiem. Kāpēc patērētājs to lieto? Es to lietoju, jo tas ir lēts un labs, un ja iepazīstināšu citus, man tiks piedāvāta komisija, nevis reklāmas maksa. Teorētiski tas nav problēma. Tomēr, kad jūs sākotnēji to lietojat, jums ir jāizmanto lēti un labi produkti, bet ja jūs šeit tagad iztērējat 200,000 wonu, jums tiks piedāvāti labāki nosacījumi, lai iegādātos produktus, vai arī jums tiks dota iespēja saņemt vairāk naudas komisijā, tādējādi mudinot ieguldīt. Tātad, pat ja produkti ir dārgi, jūs tos pērkat. Ja Atomi produkti ir dārgi vai kvalitāte jums nepatīk, tad nepērciet tos. Šādiem produktiem Atomi ir jāiznīkst, un tikai tie produkti, kas patiešām ir pieprasīti patērētāju vidū, paliks. Mēs darām visu iespējamo, lai radītu labākos produktus un pārdotu tos pēc iespējas lētāk, bet tā kā tas ir cilvēku darbs, var būt situācijas, kad jūs neesat apmierināti. Varbūt arī vienkārši produkti, tāpēc nepērciet šādus produktus, jo tie ir jāiznīcina. Tomēr daudzas prezidenta kompānijas apgalvo, ka, lai iepazīstinātu citus, ir obligāti jāizmanto visi produkti.
Tomēr es uzskatu, ka, ja mēs mainām šo tīkla mārketingu saskaņā ar principiem un noteikumiem, mēs varam atrisināt daudzas platformas biznesa problēmas. Es redzu šo iespēju, un tāpēc es uzsāku Atomī biznesu pat grūtā situācijā. Jums ir viena problēma. Laikmetā un sociālo tīklu attīstībā daudzas darba vietas izzūd, un es domāju, ka visi to piekrīt. Mums ir svarīgi plānot savu nākotni, bet arī tiem, kas ir guvuši panākumus, ir jāstrādā ar misijas apziņu. Šobrīd ir problēmas ar vecāka gadagājuma cilvēku un jauniešu darba vietām, un mēs domājam, ka mums ir iespēja atrisināt vismaz daļu no šīm problēmām.